Čau! Šī video es gribu parunāt par Notion, par to klientu portālu, tad kā es to izmantoju ikdienā, sazinoties ar saviem klientiem, veidojot tos projektus, un kā to vispār izmantot, kas tur vispār ir iekšā. Pastāstīšu arī, kā es līdz tam nonācu un kāda vispār tā jēga. Šis veids, kā darboties ar klientiem, nav visiem, un arī no sākuma es visus klientus caur e-pastiņu vienmēr sarakstījāmies, visu nodevu caur turieni, līgums, rēķins, tas viss. Bet ar laiku es sapratu, ka es vēlos kaut ko savādāk, un es vēlos savu procesu pēc iespējas vairāk optimizēt. Un bija arī tādi klienti un tādas reizes, kad klienti visu laiku jautā, hei, kā sokas ar projektu, kad būs gatavs, kāda ir nākamie soļi un tā tālāk. Un es visu laiku domāju, kā optimizēt šo procesu, kā tikt ar šo galā. Un tā es nonācu līdz tam klientu portālam Notionā. Es skatījos ļoti daudz ārzemju youtuberus un dizainerus, un ļoti daudz šo jau izmantoju. Es pat nepirku templētu, es uztaisīju pati savu uzreiz, jo es Notionā jau ļoti labi darbojos, man jau ļoti patika, un es tieši priecājos, ka kaut ko tādu var izveidot. Mans pirmais Notion templēts nestrādāja priekš manis, es kaut kādu pāris mēnesīšus viņu palietoju, man likās, ka kaut kas nav vērti, nav forši, un tad es reāli piesēdos, padomāju, pārdomāju un uztaisīju šo. Tātad šo es arī pārdodu savā mājaslapā un iziesim cauri, kas tad viņā īsti ir. Tātad šis ir, kā izskatās tas klientu portāls, kāds izskatās tad, kad jūs viņu tikko lejuplādējat. Šis ir no manas skatu punkta, tāpēc, ka es visu varu rediģēt, bet jūsu gadījumā jums būtu jānokopē tas, un tad jūs to varat rediģēt. Katram klientam es, protams, veidoju savu, katram savu tādu telpu Notion. Augšā parasti es nomainu klientam atbilstoši kaut kādu zīmējumu vai bildīti no Pinteresta vai no Google. Vienkārši, piemēram, ja taisu konfekšu iepakojumu, tad es tur fonā uzlikšu konfektes, vienkārši tā sajūtē. Arī šo emoji es parasti nomainu pret kaut ko, kas saistās ar konfliktiem, piemēram. Protams, katru reizi mēs dublicējam, katram klientam veidojam citu. Ierakstam klienta vārdu, kā jūs personīgi šo projektu vadītāju uzrunātu. Šeit mums rādās projekta izpildi. Tas nozīmē sekundē, kā es nomainu, piemēram, pabeigts status, šeit nomainās procenti. Un klients uzreiz iet portālā redz, hei, man nomainās procenti. Starp citu, klients šeit var tikai komentēt un atkarībā no jūsu atļaujas, bet es parasti klientam lieku, ka viņš drīkst komentēt, tātad viņš nevar nejauši kaut ko saspēdīt, bet var visu skaisti redzēt. Tālāk es esmu ielikusi tādu kontaktu rekvizītu lodziņu, kurā es uzreiz varu ievadīt klienta rekvizītus, klienta e-pastu, lai man nekas nepazūd, klients var ierakstīt, kad viņš vēlas sazināties un kad viņam sērtāk sazināties un kur sērtāk sazināties. Šeit ir arī viss mans, piemēram, ja es esmu atvaļinājumā kaut kur pa vidu, tad es to ierakstu, vai ja es vēlos, lai mani sazinās no 9 līdz 4, tad arī es to ierakstu. Un tad es esmu izveidojis tādus platformas ceļvedi, kuras vienkārši īsumā uzrakstīs kaut kādus noteikumus vai informāciju, lai vienkārši klientam būtu skaidrs, kas tur vispār notiek. Jā, un tātad šis ir mans vispār process, kā notiek parasti mani dizaina logo projekti. Tātad parasti notiek avans rēķins, tad to var uzreiz augšu pielādēt. Visi teksti jau ir gatavi, jums nekas nav jāmaina, ja jūs to nevēlaties. Jūs vienkārši pielāgojat savu dizainu, savas krāsas, savus kaut kādus noteikumus, bet tā it kā tas būtu pilnīgi gatavs. Jūs to varat pievienot failu. Šeit arī pie līguma atkal visi teksti ir gatavi, pievienojam failu. Un anketu atkal varat likt klientam aizpildīt to kaut kādā linkā. Man tas ir Talī. Arī tas te ir iekļauts, vai arī jūs varat caur šejieni. Tātad vienkārši čik, un viss ir gatavi. Tālāk tad es ielieku izpēti, kad tas ir pabeigts, ielieku pabeigts, vai procesā, vai nav sākts, un tad tā turpina visām prezentācijām. Kad ir koncepta prezentācija gatava, tad es arī šeit ielieku zvanu uz Calendly linku, ja klients vēlas ar mani sazināties. Te arī viss ir gatavs, ir ierakstīts, ka viņš ir pievieno komentāru, pievieno failu, un viss atkal ir vienā vietā un nekas nekur nemētājas. Un tā ir vēl viena lieta, kāpēc es izvēlējos veidot klientu portālu. Tas ir tāpēc, ka nekas nekur nemētājas. Visi faili ir vienā vietā, viss nosūtīties vienā vietā, visi e-pasta, telefona numuri, visi līgumi, rēķini, nekas nekur nemētās. Tas ir tik ērti. Starp citu, es arī klientam vienmēr nosūtu papildus e-pastu vai īsziņu, hei, Notionā ir updates, lūdzu apskaties manu prezentāciju vai kaut ko tam līdzīgu, sniedz komentārus, bet tik un tā klientam ir vieglāk tev nevis uzrakstīt e-pastā, kad būs gatavs, bet viņš var pats ieiet paskatīties, kādā procesā tu esi, kurā solī mēs esam, kāda termiņa.
Es arī parasti lieku tātad arī termiņus, cik ilgā laikā prognozējam šis darbs. Pašās beigās esmu pievienojis tādus tā kā 2 lodziņus. Viens ir biežāk uzdotie jautājumi, bet parasti tie ir par failiem, ko tad nozīmē katrs fails un kā to izmantot, un cik ilgi viņam šis portāls vispār būs vēl pieejams. Es parasti lieku 2 mēneši, pēc 2 mēnešiem es tā kā vēlētos, lai klients ir saglabājis savus failus un viss ir kārtībā. Un tad ir noslēguma faili, kuros es ielieku saitīti uz noslēguma failiem. Ja jums ir pro versija, jūs varat ielikt uzreiz pašus failus, uzreiz šeit, bez nekādiem linkiem. Man patīk ielikt Google diskā, un uzreiz tos failus ienest iekšā. Tāpēc, ka Google diskā tomēr nekas nepazūd, un arī, ja klients ir aizmirsis lejuplādēt šos failus, tad jūs viņiem jebkurā brīdī varat nosūtīt linku. Jā, šis ir arī viss no manis par Notionu, tieši par klientu portālu. Ja jūs vēlaties, lai es pastāstu par kursu veidošanu, par kaut kādām automatizācijām, studentu lapām. Man pašai Notions ir priekš katras lietas, priekš biznesa, priekš sociālajiem mēdījiem, priekš klientiem un tā tālāk. Es tiešām to izmantoju pilnīgi visam, arī pat kursu veidošanai. Es tā kā ļoti ērti saliekami kursi tieši Notionā. Un tas prasa daudz mazākas naudiņas, kā to laist caur kaut kādu platformu. Tā kā Notions vispār ļoti forša programma. Es pat esmu izveidojis tā kā lielas sistēmas iekšā salikusi Notionā, un te nekas nečakrējas, un viss ir kārtībā. Arī pārvaldīt kaut kādus savus uzņēmumus un darbības. Tā kā, ja jums ir kāds jautājums, vai jūs vēlētos uzzināt, kas ko kā, tad droši jautājiet un rakstat, jo es labprāt ar to padalītos. Tā kā tāda mana sirdslieta. Atā!